Hei, Karoči, čau! Ir otrais Viģiks kanālā. Jau labojam kaut ko. Šodien jātaisa sūdīgais mērsis uz skati. Mēs esam Lidlā. Mums viss labais sāks Lidlā. Plāniņš tāds mums ir sarakstiņš, kas ir jādara. Mēs esam ieradušies otram mērsim pagaidu. No ir redlines. Abas sūdkastes šodien tiks labos rekords 22. Mēs esam pazīstamā vietiņā. Vienības gads Maksim. Kroči, mums vajag špahteli, jo mērķis neizies skatu savādāk. Tā teikt, gatavi kvalitatīvam remontam. Špahteli un grubulu. Mērķim būs dzīvot. Kroči, abi mērķi ir ieradušies. Tas ir Pauls. Pasveicinu. Jo! Tu mani nepazīsti, kuci, nespēlē šodien spēles, esmu jūcis, tucis ložu. Rob, pastāstīs noteikti. Bremžu šļauciņu jānomaina, Johaidi. Nu, pagaidām izskatās, ka ir diezgan bēdīgi. Jo tādas nojautas, ka tūlīt aprausim to uzgriezt. Es uzticos Robim sajies. Spēlē krākam hakeris. Hakeris? Jo, man ir hakeris. Šādi atnesīsim hakeri. Haker deliveries. Tā, hakeris. Robim vajag hakeri. Dabējām uz skidonu. Sponsor, please. Viena misena. Otra misena. Karoči, Mersim ir šādi darbiņi līdz skatē. Tātad roķina ir sataisīta, salons ir ķipa salikts kopā, ir jāsašpaktelē, bet tas sajies. Atgāzes būs vienkārši trešajā atmājā, brauc uz Jelgavu. Tagad mainam bremžu šļauciņu, vajadzēs atgaisot, lampas noregulēt un laikam ar atsprēm vajadzēs paškarēties. Bet kopumā diezgan mazīsmā darbs. Lielākā daļa ir izdarīts. Nu, Rob, kas ir, Karoči? Viss notiek. Īstā šļauciņa, īstajā vietā, atliek tikai pievilkt. Ejo. Reins ir ieradies. Ja neredzat, mašīna tiek skrūvēta. Tas mūsu aklajiem skatītājiem, ja? Tagad otru pusi mācam. Mērsis lēnām sāk dzīvoties. Uzspalēgu. Pagaid. Ko tu baigi? Karoči, mēs tā sataisījām, ka kaut kur eļļi sāk tecēt. Melns plankumiņš. Bijuši eļļas džeks zaudē, bet tie ir vienkārši sviedri no visiem tiem 90 zigspēkiem. Mēs īsti nezinām, ko tālāk darīt. Tāpēc, ka mums ir tā, ka mums vajadzētu atspērs sazāģēt, atspēriem galvas nozāģēt smukāk. Mums vajadzētu lampas noregulēt, nomainīt viens pulzīt, laikam. Un kas vēl vispār ir? Pagaidz to lapiņu tūlīt atradīšu. Kā var redzēt, nav daudz vairs palicis. Lampas noregulēt easy, pulzis easy, atspērs lielākais čakars. Špahtelēt vajadzētu viņu sašpahtelēt. Iepriekšējā remonta mums bija diezgan sakarīga, tad šis ir pirmais, ko nevajadzētu atkārtot, kas ir kā nelabot mašīnu uz skatu. Tikai špahtelis. Špahtelis vispār baigi labā manta. Nav tā, ka es baigi labi māku viņu izmantot, bet improvizācija vienmēr vieta. Es savu dažkārt par špahteli dievu saucu. Daži man darbi ir baigi labi, bet šīdas nebūs. Šīdas ir viens no sūdīgākajiem. Katrā ziņā, jā, joprojām nezinām, ko ar atsprēm darīt. Špahteļdievu, lūdzu, saņemies! Nē! Špahteļdievu.
ielabo bišķīt rūsu. Iedarēja komisija, mums ir nopietnas pieteikums. Kāpēc viņš viss pazuda no tā cauruma? Bija tik labi salikt tā cotī visu. Ieliks tur kaut kādu gabalī. Jā, tur vismaz bišķi materiāli vajag. Rekomendāri. Skočs. Nē, ne jau virs, jā, tur. Labs remonts. Tu nojas. Man nelikās, ka var trakāk palikt. Labi, atstāj. Lai sakals uzmaukšu otrais lāni. Sija mehāniķi no Nu, karoči. Labs pirmais dublis. Ak, Dievs, mājas miruši. Nu, karoči, jā. Pēdējo uznāciens ir beidzies. Underbody coating. Mēs esam numur 1 poļu strumu fanāti. Karoči, kā sataisīt mērsus skatu? Tev jānopērk viens šitās. Un jānopuš visu mašīnas apakšarbini. Tāpēc, ka tev caurumi ir vairāk, kā tev tavam ķermenim. Tā kā tev vajag. Tā, redzi, te ir toža not anymore. Sterile grīda, tā teikt. Ak, Dievs! Iestimē. Zini, es izdomāju, ka mērs jāpērk, es sahafoju ar šito. Tad izdomāju, ka vēl viena, man viena pietrūka. Ej, bļa, pagā. Mums taču ir coķis. Es saku, cerams, ka inspektors akls un nepamanīs. Mums jau nav ierakstīts caurums iepriekšējās skatē. CSDD, ja jūs šito skatāties, tad kāpēc vajag skatas? Kāpēc mēs nevaram ar nelegālām mašīnām braukāt? Mērs ir ķipa, šī ir gatavs, bet lielākā daļa ir gatava. Mēs salbējām bremzes tagad ir stīdzītī. Ko mēs vēl izdarījām? Atgaisojām, protams, sataisījām lukturus, noregulējuši vēlāk, nopūt nesamkās daļas ar grubulu, sašpahtelēju. Re, tur bija caurums pirms tam. Moldingi ieliks rītdien. Labrīt, ir pēdējā mērša apskats diena. Mums viņa ir jāiet šodien. Mēs visi esam actually sataisījuši. Mēs off-screen nomainījām salauztās atspēres, kā arī sataisījām grīdu, aizšpaktelējām caurumus iešu, bet moldingu arī vietā ielikām vēl ko izdarījām. Karoči, viņš ir teoretiski pabeigts, izņemot cerams atgāzes ir vienīgais, par ko mēs neesam droši. Tur esmu īkšķis, tagad došos pakaļ Robim un Aleksam, mēs dodamies Mersim pakaļ, un tad mēs dodamies uz Mojku un tad uz tehnisku apskatu. Nu tālāk miegs, ka šis rītīgi neizgulējies. Manai gaidēmisko. Mēs esam dabījuši mašīnu, no Reņa darba savākuši. Nu, uztais koldstarts, skaties vai pielec vispār. Davai. Bet mēs tagad kustamies uz benzīna tanku. Bet jā, subwoofers skan, kas ir galvenais, audio sistēma laba. Bet dzīsim skati, cerams iziesim, ja nē, tad šodien centīsimies otro reizi iet. Bet tas ir pasaka Dievs, jāpieklāvē pie koka, bet nekā nav. Mēs vakar uztaisījām Samarēs Fix, tur aizmugurēja vienš. Šitas viss ir špakteli, viņam prigals tāds priekšā ir reāli zems, aizmugurē viņš ir viņa pakaļī gaisā, tā kā apsver šo fitmeni, un apsver lūdzu šito fitmeni. Tātad atvērsim tūlīt CSDD. Pirms tur rindā, pirms tevis ir 115 cilvēki, tikai lai tiktu galvenajā tajā laukumā. Mersī ir ielēdz dārgais dīzels, netaupījām naudu, izmazgājām izpūtēju, nomazgājām apakšmašīnai, tad kaut bišķi eļļa tek no vārstvāk, no visu apakšu ar eļļā. Bet tas ir no augstiem apgriezieniem. Zīgs, man mīļākā feature, tas, ka kaut kādā veidā salona šitajos ventos ir lapas. Redzi? Lapas. Kāds ir iespējams? Tur salona gaisa pildus, laikam nav bijis, viņš ir sabaucis visu iekšā. Aleks, ko domā par skatu, kāda tavu
Nē, būs. Jābūt. Obligāti jābūt. Jā, jācer, ka inspektors ir bišķi Inspektors iepūtnis. Ar mentālu slimību, varbūt akls, bet būs. Invalīds. Jā, jā. Robi. Sajiet. Būs. Stabili. Nē, nu kā, dabūs paskatīties uz viņu. Nē, dabūs skati un varēs smalku kanžu dzēknu. Tātad Robis un Aleks aizmās ēst. Es stāvu CSDD rindā. Priekšā ir 99 cilvēki. Kopumā ir īsumā ļoti liela cerība, ka mēs izējam skatu pirmo reizi. Mēs šai mašīnai skatējam 5 reizes. Ir cerība iziet, tāpēc, ka viss ir beidzot normāli sataisīts, viss ierakstīties, un mēs ejam atkārtot to. Vienīgais, kas mūs uztrauc, ir atgāzes, jo tās gan mēs īsti nemākam kontrolēt. Bija viens gaisa masas mērītājs sensors, laikam, vai gaisa temperatūras kaut kāds sensors bija. Gaisa temperatūras sensors bija beigts, to nomainījām. Mašīna domā, ka ārā ir ļoti augsts, un tāpēc varbūt atgāzes bija sliktas. Viņš vienmēr ir pūtas dūma augsts, bet vienmēr atgāzes ir gājušas cauri, kā 3 reizes, 4. neizgāja. Viņš tagad ir izkarsēts, aizbrauc uz Jelgavu apakaļ 3. ātrumā no Rīgas. 4 štuks, ko apgriezienu izkarsēja kārtīgi. Parāvu arī savu pirmo sodu dzīvē. Parāvu, laikam, sodu punkts arī nav vēl atnācis, nezinu. Bet 8 eiro sods pieķēra man braucot 21 km pāri. Bet šajā mašīna vispār, viņi mums izmaksāja 430 eiro. Mēs viņu nopirkām aizkaroklē, mūsu pirmais mērsis. Šis mūsu grupas misena. Mēs 3 cilvēki esam sametušies uz šo mašīnu. 2.2 dīzels, OM 604, 70 kW, 90 zirgi. No rūpnīcas pieņem tagad ir vēl mazāk. Viņš ir ļoti sapuvis, bet 430 eiro mērsis, ko var gaidīt. Viņš metināts kādās 11 vietās. Viņam grīda ir visur metināta, viņam bagāžnieka grīda ir metināta, viņam kabata ir metināta aizmugurē, viņam priekšā arkas ir metināts, aizmugurē arkas ir metināts, sliekšņi ir metināti, viss viņam ir metināts. Traki, bet mēs viņam arī plauktu esam mainījuši, tāpēc, ka mums izlūza plaukts. 1. mēnesī mums aizdedz nosprāga, nomainījām arī to. 2 vējstiklus esam nomainījuši. 2. Pirmo ielikām, viņš saplīs, vēlreiz ielikām vēl vienu. Kā arī tuvāko 10, man ir tieši 10 dienas, lai arī manam polijas mērsim iziet skati. Viņam ir 10 dienas palikuši, man ir jānoregulē lampas un jānomaina stūra. Tas ir būtiski viss. Bet jā, mēs šo mašīnu vispār aizkroklē viņu dzinām uz otru aizkroklas galu bez tehniskās, bez apdrošināšanas un izlauzt atspers vietu. Sametinājām kūtī atspers vietu. Dzinām uz Jēkabpili, dabējām 15 divniekus, tad 9 divniekus, tad 6 divniekus, tad mašīna nostāvēja pusgadu. Dabējām 11 divniekus un tad tagad cerams salabosim visu. Nu, visi salabotas, cerams izēsim. Tūlīt uzmetīsim acis. Cik cilvēki ir priekšā? Priekšā tagad jau ir 86 cilvēki. Tā kā nav daudz. Bišķi ir jāgaida, mēs jau kaut 20 minūtes esam, man liekas, pusstundu varbūt. 3 cilvēki, Robi. Mēs esam dīzeli pārbaudē. Tā ir. Kročā, brīnum notiek, mēs izgājām atgāzes. Tas bija lielākais mūsu baidiens, atgāzes. Tagad turam īštas lūdzu, ka iziet pāras to lūdzu. Mērs ir skatē, atgāzes ir iziets, 9. vārti. Ceram uz to labāko. Kāds? Karoč, ir noticis negaidīts pavērsiens. Čaisaks šaudās. Mēs esam izgājuši gada skati 202, kuram nevajadzētu gada skati. Ko Džeku atlaidīs rītdien! Tas moments, kad roceni ir stiprāk pa aizmugurējām bremzēm. Sūdīgākais 202 Latvijā ir izgājis gada skati. Tas ir izdarīts. Ļoti priecīgi, beidzot ziemai. Paskaties, viņš ir kā radīts ziemai. Tātad, Mercedes-Benz derīgs līdz 11. augustam nākamajā gadā. Skate ar 5 vieniniekiem. Mēs ar šo mašīnu no oktobra sakarējāmies. Mēs izgājām. Kaut kā neticās bišķi. Did a lot of shit just to live this here lifestyle. Can't escape from
from the bottom to the top of my lifestyle.